Šī sieviete devās uz Afganistānu, un tas, ko viņa tur atrada, bija vēl sliktāk nekā mēs jebkad varējām iedomāties. Situācija tur ir pilnīgi bezcerīga. Un, kad viņi mēģina aizbraukt, viss kļūst vēl sarežģītāk. Tostarp talibi mēģina ar viņu sazināties, kad viņai beidzot izdodas izkļūt. Sagatavojieties, puiši! Šis stāsts ir patiesi sirdi plosošs. Daudzi ceļojuma influenceru video, īpaši vīrieši, kuri dodas uz Afganistānu un sēž kopā ar talibiem, attēlo to tā, it kā rietumu mēdīji jums būtu melojuši. Lūk, kāda patiesībā ir talibi. Viņi nemaz nav tik slikti. Es ceļoju uz Afganistānu. Es protu domāt kritiski. Es esmu arī sieviete. Un lūk, kā tas patiesībā bija. Kad es pirmo reizi ierados Afganistānā, pamodos Kabulā un izgāju ārā, es paskatījos apkārt un man radās šāda doma. Un doma bija, šis ir sliktākais iespējamais scenārijs. Tā nav laba doma. Tā noteikti nav laba doma. Un kauns jebkuram vīrietim, kurš dodas uz Afganistānu un liek izskatīties, ka talibi ir normāli. Mēs visi zinām patiesību. Es runātu ar vietējiem iedzīvotājiem un pārjautātu viņiem. Un es jautātu, vai tiešām sievietes, meitenes, šeit nevar iet skolā pēc 6. klases? Un viņi teiktu, jā, tā ir taisnība. Sievietes šeit īsti nevar strādāt, izņemot varbūt dažus izņēmumus. Jā, tā ir taisnība. Un tad tu izej ārā un redzi, cik daudz sieviešu uz ielām ubago un cik daudz bērnu uz ielām ubago. Es domāju, ja tu neļauj sievietei strādāt un vīrieši patiesībā nav ieinteresēti viņu vai bērnu aizsardzībā, tad ko viņi darīs? Viņi beigās ubagos un kurš viņiem ko dos? Tie paši vīrieši, kuri atņēma viņām tiesības un kuriem pilnīgi vienalga par viņām. Starp citu, šo stāsta Emīlija Feimasa, kur ir izveidojusi ļoti drosmīgu sēriju dodoties uz Afganistānu. Tas ir neprātīgi, bet, kā jau jums teicu, pēc viņas ceļojuma ar viņu sazinājās arī talibi. Pagaidiet, tas vēl būs. Jūs sastopaties ar tik daudzām problēmām, kurām ir izcinājumi, bet tā kā valsts pārvalda talibi, tās netiks atrisinātas. Ceļojot cauri Afganistānai, jums ir jāapstājas un jāsaņem atļaujas dažādām provincēm un pilsētām, uz kurām dodaties. Jums burtiski ir nepieciešama atļauja katrā mazākajā vietā, kur dodaties. Starp citu, vai jūs pamanījāt viņas kaklarot? Es brīnos, ko nozīmē šis simbols. Ja kāds zina, lūdzu pastāstiet komentāros. Jums katrā pilsētā ir jāsaņem atļauja, vai ne? Tas nozīmē, ka viņi izseko katru tavu soli. Padomājiet, cik patiesi biedējoši tas ir sievietei, kura zina pietiekami daudz par Talibanu, lai vēlētos doties izmeklēt uz Afganistānu. Track you. Kā tu to dari? Tu viņiem sniedz savu pasas informāciju, telefonu numuru, e-pastu un tā tālāk. Tiklīdz es pametu Afganistānu, mans telefons sāka pārplūst ar izziņām no Talibana. Un es domāju, ka tas tikai parāda, cik sasodīti, bezjēdzīgi un bezprincipiāli viņi ir. Es domāju, tie paši talibani, kas aizliedz sievietēm kaut ko darīt, jo tas ir tik nepiedienīgi, pēc tam viņai sūta sirsniņas, mīļvārdiņus un ziņas, kad viņa aizbrauc, vai ne? Tam nav nekāda sakara ar reliģiju vai svētumu. Šis ir pilnīgi pretīgi Afganistānas pakļaušanas šariata likumiem, kas atkal ir tikai politiska kustība, kas cenšas virzīt vīriešus un viņa dienas kārtību, lai viņi varētu rīkoties kā vien vēlas. Un neviens patiesībā viņš no tā neizrauj vai nesauc viņus pie atbildības par to. Tāpēc viņi apspiež sievietes, izliekoties par tik dievbijīgiem un taisnīgiem. Viņiem patiesībā nerūp būt dievbijīgiem, viņiem rūp kontrole. Vai tā būtu kontrole pār sievietēm vai pār citām etniskajām grupām. Ceļošana Afganistānā bija viens no emocionāli visgrūtākajiem ceļojumiem. Es tik daudz raudāju. Es esmu patiešām pateicīga, ka man ir laba izpratne par islāmu. Jo, ja es būtu devusies uz Afganistānu, nesaprotot, ko patiesībā nozīmē būt musulmanim, tad es būtu kļuvusi ļoti islamofobiska. Talibi aktīvi cenšas izskaust sievietes kā daļu no normāli funkcionējošas sabiedrības. Atgādinājums, ka man nav ne jausmas, kas ir šī influencere, un es nezinu, kāpēc viņa ar mani runā pozitīvi par islāmu. Tiklīdz tu ieraugi, kas ir talibi un saproti, ka tas ir šī kustības ideāls, es nezinu, kā tu vari nekļūt par to, ko viņi sauc par fobisku, un tu jau zini, ka, manuprāt, tas ir pilnīgi izdomāts aizseks. Un pats termins, tur nav nekā fobiska. Tā nav iracionāla bailes no reliģijas. Tas ir par politisku kustību, kas, kā viņi saka, tic pārņemšanai un tam, ka viņi kontrolē visu un jebko, kā vien viņi vēlas. Bet tas ir tikai blakus jautājums. Tātad viņa ir mazliet muļķīga, bet tomēr drosmīga, ka devās, un vismaz viņa runā par to, kas patiesībā notiek. Un tāpat arī sievietes uz ielas runāja ar mani, runājot ļoti klusi. Kad es iegāju cilvēku mājās un patiešām runāju ar sievietēm, viņas man stāstīja, piemēram, par kādu sievieti, kuru studēja, lai iegūtu savu otro augstāko izglītību. Viņa bija izcila grāmatvedi. Tad notika Talibana pārņemšana, un viņi vairs nevar iet uz skolu. Viņi vairs īsti nevar strādāt. Viņa paliek mājās, un viņai nav dzīves.
Kas pie vēlna? Visi tie vīrieši, kuri dodas uz Afganistānu un veido tādu kā propagandas saturu, piemēram, rietumu mēdīji, ir vienīgi meļi. Viņi visi melo. Ejiet ieskrieties! Tas talibs ar San Francisco līča reģiona akcentu nav īsts talibs. Viņš ir diasporas pārstāvis, kurš saskatīja biznesa iespēju, kad Taliban vara sabruka. Un tagad viņš kļūst bagāts. Parasts talibs, parasta izlikšanās. Ja viņam ir iespēja jebkurā brīdī aizbraukt, ej ieskrieties. Ļoti labs dokumentālais materiāls, ko es ieteiktu visiem noskatīties. Ir tikai apmēram 15 minūtes. Nations that fail, women fail. Es redzu daudz cilvēku. Labi, noskatīsimies to. Nākamajā video mēs to skatīsimies. Starp citu, viņa šajā video dara vēl vairāk. Paskatīsimies. Un viņai ir pilnīga taisnība. Vīrieši izliekas, tas ir pilnīgi pretīgi un atbaidoši. Šīs sievietes piedzīvoja dzīvi Afganistānā, kas, es negribu teikt, bija pilnībā modernizēta, bet tad notika otrā Talibana nākšana pie varas, vai varbūt jau trešais, es pat vairs nezinu, un viss viņām tika atņemts vienā mirklī. Un ja tev tas nav skaidrs, ka tieši tas sagaida cilvēkus, ja šariata likuma patiešām pārņem varu, tad, meitenīte, tev vajag sākt saprast, kas notiek. Vai vēl svarīgāk, meitene, tev tiešām vajag sākt saprast, kas notiek. Es domāju, viena no lielākajām lietām ir apziņa, ka valdība to pilnībā atbalsta. Viņi labāk izvēlās šādu nabadzības un posta līmeni, nevis izglītotas sievietes. Jā, un šķiet, ka ar katru gadu šie uzskati kļūst arvien stingrāki, vai ne? Es domāju, viena no lielākajām lietām ir apzināties, ka valdība ir tāda, kāda tā ir. Es domāju, tu paskaties uz pilsētu, un tas ir pretīgi. Šādi. Tas ir atbaidoši, tas izskatās nožēlojami un briesmīgi. Man ir ļoti dārgs draugs no Afganistānas, kurš nesen atgriezās un apciemoja dzimteni. Es pajautāju, kā tur ir, un viņš teica, pilsēta raud. Var redzēt, ka tā ir skumja. Es domāju, ka šī aina lieliski atspoguļo to, ko viņš domāja, un es nemelošu, es piekrītu viņai. Nu ko? Ko? Kāda pilnīgi šausminoša pieredze, ko piedzīvot un redzēt, kas patiesībā notiek. Starp citu, kad viņi mēģināja pamest Afganistānu, paskaties, kas notika. Iebraucu Uzbekistānā bez vīzas. Un tas nozīmē, ka šodien, kad mēs pametam Afganistānu, man nebūs nekāda problēma. Amerikāņi tomēr nezina, kā pieteikties vīzām. Un Emīlija šeit nevarēja aizpildīt veidlapu. Tātad tagad mēs nodarbojamies ar nelegālo imigrāciju. Mēs domājam, ka viss būs kārtībā. Un ja nebūs, tad Taliban cietums. Vai arī Uzbekistānas cietums. Tātad tev vajag vīzu, lai izbrauktu no Afganistānas, it kā mēs jau nezinātu, cik problemātiski ir šī vieta, bet viņi tev nelaidīs ārā, ja tev nav apstiprinājuma un atļaujas izbraukt. Puiši, šariata likums, šariata sasodītais likums. Es domāju, ka Uzbekistānas cietums būtu labāks variants. Es ēdīšu plovu uz betona grīdas. Cietuma plovs. Dievs pasargāja, kāds uz robežas ieskatītos manā kamerā. Labi, operācija nelikumīgā imigrācija sāks. Mums ir taksometrs. Mēs esam 1 un 40 minūšu attālumā no robežas. Mēs šķērsosim Afganistānas pusi, kam nevajadzētu sagādāt problēmas. Viņus galvenokārt uztrauc, lai mums nav pārāk daudz dolāru. Un tad mēs dosimies satikt savus jaunos uzbeku draugus un iespējams apskatīsim viņu aizturēšanas centra iekšpusi. Nevar sagaidīt. Virsotnes filma. Es domāju, viņi atkal smaidīja, bet godīgi sakot, tu tiešām negribi, lai tevi arestē Talibanu. Tu tālumā mēs tagad varam redzēt Uzbekistānu. Un redzot tās daudzstāvu mājas tālumā, pēc pēdējām 3 nedēļām, kas pavadītas, teiksim tā, negluži daudzstāvu mājas stilā, tas šķiet mazliet sirreāli. Solītā zeme nav pārāk tālu. Būtu žēl, ja tev nebūtu vīzas. Viens no Talibanu puišiem, ko mēs tikko satikām, pajautāja, vai Anglijā runā angliski. Tā kā tas ir labi. Šis iet lieliski. Tas ir pareizi. Jā. Jā, es domāju, ja mēs vienkārši runāsim angliski pietiekami skaļi, droši vien kaut kas notiks. Tā ir mana parastā balss. Jā, šī ir mana parastā rusa balss. Viņi tev jautā, cik dolāri tev ir? 300, 300, 400, 300, 300. Labi, ja tu to darīsi, tev tas būs. 3, lai būtu 200, visi 4, visi 100. Kurš tā dabū? Es esmu tas vīrs. Šādi? Jā, labi, paldies. Labi, tātad visiem ir savas piekļuvas lietotnes. Mēs tehniski esam pametuši Afganistānu. Mēs esam pie vecā padomju draudzības tilta. Nu, lūk, šādu veidu vlogu es taisīšu, mazliet gadlaicīgi, bet tāds ir mērķis. Mērķis ir, ka nav vienkārši aizbraukt, tev vajag atļaujas. Un tev jāsaprot, ka šajās valstīs, kur cilvēki dzīvo šādos apstākļos, tā ir šausmīga situācija.
Sūtu tām sievietēm daudz mīlestības, un domās esmu ar viņām, kuras kādreiz bija brīvas un vairs nav brīvas, un ceru, ka šāda nebūs sabiedrības nākotne. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam. Sveiki, draugi! Es esmu Meira Kā, raidījuma The Pushback vadītāja, un es esmu ļoti pateicīga, ka jūs esat šeit. Kā jūs visi zināt, mūsu mērķis ir radīt pretsparu, tiešsaistes kustību, kas maina mēdīju toni, ko mēs šobrīd redzam, un aizstāv rietumus no lietām, kuras ir jāaizstāv. Un mēs cenšamies to darīt neatkarīgi. Ja vēlaties reklamēties pie mums, noteikti rakstiet mums uz e-pastu info@meirek.com. Bet vēl svarīgāk, mums drīzumā būs ļoti aizraujošs paziņojums. Daudz no jums ir jautājuši, kā varētu vairāk iesaistīties The Pushback, un mēs strādājam pie kaut kā lieliska, tāpēc sekojiet līdzi jaunumiem. Noteikti nospiediet abonēšanas pogu, uzspiediet patīk šim video, komentējiet, iesaistieties un apskatiet, kā varat mūs atbalstīt. Un, protams, turpiniet skatīties, jo tas, ko mēs šeit darām, ir revolūcija, un mēs esam tik ļoti pateicīgi, ka jūs esat tās daļa.